pulcējies. Mēs lūdzam par ikvienu Latvijā un pasaulē. Dāvā, kungs, mums mieru, kas šeit pulcējies. Mēs lūdzam par ikvienu Latvijā un pasaulē. Dāvā, kungs, mums žēlsirdību. Šovakar ir slavēt Tavu mīļu. Es zinu, kādu domu miera un labšanas. Es zinu, kādu domu jums saka kungs. Un es ciešanu domas. Domas, miera un glābšanas. Es jums beigās došu, ko jūs cerat. Domas, miera un domas, miera un glābšanas. Kad jūs piesauksiet, es atbildēšu. Domas, miera un glābšanas. Ja jūs visas sirds mani meklēsiet, ja jūs visas sirds mani meklēsiet, domas, miera, domas, miera, glābšanas. Ja jūs visas sirds mani meklēsiet, ja jūs visas sirds mani meklēsiet, ja jūs visas sirds mani meklēsiet. Domas, miera, glābsiet. Domas, miera, glābšanas. Es jau kādus ciet. Domas, miera, es jau kādus es jau kādus
Pirms mācītājs Ivars. Aigars Mančenko, viņa mūzika. Ivars Jākapsons. Vārdi, jā. Bet mums tikko bija viens tāds īpašs notikums, pasākums, kurā mēs piedalījāmies ar nosaukumu Jubilāti. Mūsu Picīta gāles Saukrastu un Skultes draudžu mācītājs Ivo Pavlovičs to rīkoja. Mēs bijām vieni no dalībniekiem tajā visā. Protams, mēs piedalījāmies ar citu mūziku, bet mācītājs Ivo man uzlika vienu uzdevumu, kas mani mazliet nostopēja. Un tā ir laikam tā liecība, ko Ivars pirms tam teica par to mūziku, kas un kā notiek. Un tā kā nākamā kompozīcija arī būs, jūs sapratīsiet to kontekstu kopējo, bet man tika uzticēts sagatavot visu svēto liturģiju, izmantojot elektroniskos instrumentus. Nevis ērģeles, bet sintizatorus, bungu mašīnas. Tā pati liturģija, kas mums ir mūsu baznīcā, ar tām pat melodijām, bet tika izmantot elektroniskos elementus, un tādā veidā viss dievkalpojums tika noturēts pateicoties elektroniskai mūzikai. Tas bija tāds milzīgs izaicinājums, tas man šķiet ir vispār kaut kas pirmo reizi, un tāpēc es ar tādu milzīgu bību piegāju tam visam. Es domāju, ko pēc liturģiju rakstīt. Tas, ka tu esi garīdznieks, tas ir viens, bet otrs. Tomēr liturģija nav manis izdomāta lieta, un tas ir baznīcas mantojums, kur liela dieva vīri darījuši un likuši kopā. Un man bija vienkārši tas gods piedzīvot to, kā Dievs elektronisko mūziku, ja vajag par lietot arī, lai mēs svinētu svēto liturģiju, nepārkāpjot kanonus. Aigar, tev elektronisko mūziku, ja vajag par lietot arī, lai mēs svinētu svēto liturģiju, nepārkāpjot kanonus.
Aigar, tev. Tu visam pāri un visam tu. Tu visam pāri un visam tu. Tik brīnišķa un augsta, nevar to saprast. Naktī raugos uz tevi, un kad pamostos, redzi tu klāt. Tu esi tumsā, un gaismā tērpies tu. Tu visapkārt mani ieskar šeit. Un tālu aiz jūras tava roka mani tur. Tu visam pāri un visam tu. Kur lai aizēju no tava gara? Visam pāri un visam tu. Tu zini, vai sēdu vai ceļos, tev skaidras manas domas no kaujas. Tev zināmi visi ceļi, nav vārda, kas tev nebūtu zināms. Tu esi no visām pusēm, tu turi roku pār mani. Kur lai aizeju no tava gara, tu turi roku pār mani. Kur lai aizeju no tava gara, kur lai bēgu no tava gara.
Gaisma nāk. Nākošais skaņdarbs ir liecība par piedošanu. Es atceros, kādā Ziemassvētku priekšvakarā biju apaugstējies, kaut gan apaugstēšanās nekad nav saistīta tik daudz ar augstumu, kā ar kādiem baciļiem, kas krītoties imunitātei pēkšņi tev piekļūst. Droši vien jums ir pazīstama tā sajūta, kad galvā šķiet saplīsis kāds stikla gabals un viss, ka krata galva ir sāpīgs un iestas un sāp. Un tu ej pa ielu, un ja kāds kaut ko ne tā, tad tas viss ļoti sāsināt trāpa. Es eju pa gājēju pārēju, un kāds uztaurē, ko tu te velcies? Un es ieju lielveikalā, visi gāžās man virsū manā lielveikalā, kur parasti darbdienās neviena nav. Un pirms svētkiem ir drudzis un tā tālāk. Un es virsū manā lielveikalā, kur parasti darbdienās neviena nav. Un pirms svētkiem ir drudzis un tā tālāk. Un es sarkanis, tie tomēr palos kā vilna. Sarkanis, tie tomēr palos kā vilna. Šī teja mūzika atgādina kaut ko no mirkļa, kad pazudušais dēls pārnāk mājās. Tēvs liek viņam gradzenu pirkstā, dod jaunas drēbes, nokauj paroto teļu un saka, svinēs, jo kas bija pazudis, ir atkal atradies, kas bija miris, ir dzīves. Vecākais dēls nāk no lauka un brīnās, kas par veļas troksni mājās. Eņģeļi priecājas par katru, kas atgriežas.
Viss pieder tev, viss pieder tik tev. Nāc, esi man gaismā, nāc pildi sirdī, nāc un samīļo, lai mājās esmu tevs. Dievs, tu esi man viss, tavas ilgas, lai kausē sirdī, līdz tevi redzēšu un priekā palikšu tevs. Palīdzi svētais gars, man to iekšlajā, kā bērnu pie tēva rokas, mūžīgi mīlestībā. Es tevi redzēšu un priekā palikšu es. Ir tukšas manas saujas, viss pieder tev, viss pieder tik tev. Tu esi man viss, tavas ilgas, lai kausē sirdī, līdz tevi redzēšu un priekā palikšu tevs. Palīdzi svētais gars, man noiet šodien, kā bērnam pie tēva rokas, mūžīgi mīlestībā. Pie tēva rokas, mūžīgi mīlestībā. Pie tēva rokas, mūžīgi mīlestībā. Un lēnīgs ir tas kungs, un lēnīgs ir tas kungs. Pacietīgs un bagāts žēlastībā. Teici to kungu mana dvēselē, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs.
Viņš žēlīgs, laimīgs un pacietīgs. Viņš to taisnību iepriecina un tevi izglābj. Teic kungu un neaizmirsti. Viņš tev labu dara. Teici to kungu man veselē, un viss manī viņa svēto vārdu. Teici to kungu manam veselē, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Ir dāvana, atcerēties Dievu svētību. Dzīvē ir prieka un bēdas. Svētība tajā redzēt Dieva pēdas. Viņš dziedina, piedod un atjauno. Viņš dziedina,